25-26. Kostis ar bumbu. Aizsargs, kas sāpis kreisajā malā, prasa piespēli, bumbu nesaņem. Pāri vārtiem šis sitiens, bet pirms tam ar roku spēlēja Kopicis un soda sitienu no sava soda laukuma izpildīs Dinaburga. Grieķiem jautri, grieķi dzied. No, mūsu līdzutēju praktiski nav, kā jau teica Daugavas stadionā. Ja ir, tad pavisam maz. Nu, žēl. Negribu vēlreiz atkārtoties, iedziļināties. Vienīgi tikai vēlreiz atkārtošu, ka šiem vēlējiem spēļu laikiem gan Skonto Valladolida, gan Dinaburga AEK nav nekāda sakarā ar televīzijas translācijām uz Spāniju un uz Grieķiju. Tāda translācija gluži vienkārši nebija, un tās nemaz nebija paredzētas. Šmikovs uz priekšu raida bumbu, aizmugurē bija vai nu Fedotovs vai nu Karašauskas, viens no viņiem. Grieķu līdzutējos ekrānos izkārt arī kluba karogi. Klubam tāds interesants ģerbonis ar divgalvu ērgli. Tas ir Bizantijas impērijas emblēma. Un šī emblēma ir arī AEK kluba emblēma. No AEK, ko nozīmē AEK? Tas ir Konstantinopoles atletiskā savienība, jo savulaik 24. gadā tieši izceļotāji no Konstantinopoles izveidoja šo klubu. Nevis futbola klubu, bet vispār klubu AEK, jo AEK klubam ir ne tikai futbols, ir daudzi sporta veidi. Basketbols, handbols, volejbols. Kopicis būs piespēles soda laukumā. Stūra sitiens. Pirmais stūra sitiens šajā spēlē. Grieķi līdzutēju dziesma kļūst skaļāka. Jā, nu būtu pavisam traki, ja būtu stadionā pilnīgs klusums un rībētu tikai spērieni pa bumbu vai tiesnešu svilps. Labi, ka vismaz ir grieķu līdzutēji. Stūra sitiens un visai skan bumbai garām gan mūsējie, gan nemūsējie. Viens pats savā laukuma pusē, kas sapis, un atkal pa labi. Kopicisam iespēja soda laukumā, Spole labi spēlē izgājienā, ķer bumbu. Šmikovs, kur Batāls zaudē bumbu. Grieķi atkal uzbrukumā. Nedaudz nesaprotas grieķi. Kur Batāls. Bumba zaudēta, AEK futbolisti to ievadīs spēlē. Šmikovs ar bumbu. Daugavpilieši mēģina veidot uzbrukumus ar tālām piespēlēm Karašauskam, bet praktiski visi uzbrukumi iet caur 10. numuru, caur Piņaskinu. Viņš laukuma vidusdaļā, viņš bieži ar bumbu, tiesa pagaidām neizdodas viņam iespēlēt bumbu izdevīgā situācijā kādam no saviem uzbrucējiem. Varbūt tagad ar roku spēlē Karašausks. Bumba AEK futbolistiem. Kopicis labajā malā. Zaudē bumbu, atgulst to pats
iet uz priekšu, gandrīz iet sodlaukumā, un Zagoroģins izspēr bumbu nevisai tālu līdz centram. Dobošs, arī viņš kļūdās. Nikolīdisam bija adresēta šī piespēle, neprecīzi tā tika izpildīta. Dobošs, Vlahos un kļūdās Vlahos. Karašausks, neizdodas ne sitiens, ne piespēle Fedotovam. Pārāk ilgi lēma Karašausks, ko nu darīt, un tā arī līdz galam neizlēma. Vlahos. Zaudē bumbu AEK. Karašausks un arī Dinaburga to zaudē. Atkal pa labi Kopicis. Spole. Joprojām 0-0. 25 minūtes apmēram spēlētas pirmajā puslaikā. Grieķi līdzstēji turpina dziedāt. Grieķu kolopss AEK turpina uzbrukt. Dinaburga mēģina atbildēt ar pretuzbrukumiem. Protams, ka arī grieķi prot rēķināt garām vārtiem. Šis sitiens Tonija Severski izpildījumā. Tonija Severski ļoti populārs AEK līdzitēji. Aprindās, var teikt, publikas mīlolis, tā vismaz apgalvo paši grieķi. Glazovs tālu piespēles priekšā, aizmugura neapšaubām piespēles brīdī. Fedotovs vismaz pāris metrus bija aiz pēdējā aizsarga. Dobošs pa labi Kopicisam. Ļoti bieži caur šo pussargu sāk uzbrukumus AEK komanda. Dobošs. Kostis un atkal Kopicisam atpakaļ. Un tādā nelielā ielenkumā nokļuvis Dinaburgas soda laukums. Nikolīdis, Kostis un stūrsitiens. Otrais stūrsitiens šajā spēlē, otrais pie Dinaburgas vārtiem. Kopicis izpilda stūra sitienu un nedaudz garām vārtiem lido bumba, bet pa ceļam tā skar kādu no daugavpiliešu futbolistiem. Vēl viens stūra sitiens tagad no šā stūra, no mums tuvā stūra. Gandrīz visi AEK spēlētāji Dinaburgas laukuma pusē. Pārāk liela grūstīšanās tur soda laukumā, cenšoties ieņemt labāku pozīciju bumbas uztveršanai. Savevskis. Spole. Noteikuma pārkāpums pret vārtsargu. Tā nebija rupja spēle, kaut kā tīša vai netīša. Tā gadās. Skatāmies vēlreiz Savevska piespēle. Nikolīdis mēģina apsteigt vārtsargu un sadursme. Vārtsargam ar to jārēķinās. Tieši tāpat kā uzbrucējam. Galu galā vēl nevar zināt, kurš būs lielāks cietējs šādās sadursmēs. Isājevs. Zizeļevam piespēlē uz labo malu, vārtsargs Atmacīdis ķēr bumbu. Viņam tā pa īstam spēlē iesaistīties nemaz nebija iespēju. Vlahos dodas uzbrukumā. Nedaudz neprecīza piespēle, bet bumba tik un tā paliek grieķiem. Aizmugurē Nikolīdis nedaudz neaizsniedzās Kacavos.
18. numurs 1 pats viņš bija Dinaburgas vārtu priekšā Ziziļevs. Nu, arī Atēnās pirmais puslaiks ritēja, nu, neteiksim, ka puslīdz līdzīgāja komandai tomēr bija pārsvars un acīm redzams pārsvars, bet rezultāts līdz pat 37. nelaimīgajai 37. minūtei bija 0-0. Tad 11 metru soda sitiens, vārtsarga noraidījums un viss sabruka. Kaut gan atklāt sakot, jebkurā gadījumā abu komandu meistarība, abu komandu līmenis, protams, šobrīd nav par labu Dinaburgai šis līmeņa salīdzinājums. Un diezin vai arī paši daugavpilieši īpaši cerēja tikt tālāk uzvarēt Aigu, bet kā bieži, pat ļoti bieži mīl atkārtot Dmitrijs Kuzmičovs, futbolā nekad neko nevajag iepriekš prognozēt, un tur nu viņam ir 100% taisnība. Dobašs uz labo malu Kopicisam. Nu, tā jau pirmajā puslaikā pagājusi pusstunda. Šķiet, ka jūs jau droši vien esat iegaumējuši no galvas visus grieķu komandas futbolistu uzvārdus, jo bumbu pārsvarā pārvalda AEK futbolisti. Piņaskins. Nav jau kam īsti piespēlēt uz priekšu. Karašauskas. Kurbatovs. Kreisajā malā Isājos būs iespēja soda laukumā. Pie soda laukuma viens pats Fedotovs. Tāls sitiens, ļoti neprecīzs un tāds palājš. Kostenoglu. Dobošs. Kalidzakis, 25. numurs labajā malā. Savevskis. Dobašs atkal pa labi. Ja, nu sajūta tāda, ka pagaidām spēlē viena komanda, otra mēģina spēlēt. Kura ir kura, to mēģiniet nu noteikti paši. Kostenoglu. Un uz priekšu Nikolaidisam. Tas bumbu zaudē. Kurbatovs. Pieci leģionāri, 5 viesspēlētāji šobrīd Dinaburgas sastāvā. Savevskis atņem bumbu aizmugurē Nikolaidis. Šmikovs, Zagorodins, Kurbatovs, Piņaskins un Isājevs. Glazovs. Fedotovs uzvar cīņā par bumbu, bet uzbrukums turpinās. Nu, lūk, kaut kas līdzīgs darbam viesu vārdsargam Atmatsidisam. Pirmā puslaika 33. minūtē. Kostis un atpakaļ komandas kapteinim. Nu, atklāt sakot, tāda bumbošanās pagaidām vien ir. Protams, 5-0 pirmajā spēlē jau izšķīra, jau noteica to komandu, kas iekļūs nākamajā kārtā un kas gaidīs rīt izlozes rezultātus. Nu, gaidīs šos rezultātus noteikti arī Dinaburga. Isākovs, Fedotovs iet soda laukumā un pirmais stūrasitiens pie viesu vārtiem. Pirmais stūrasitiens pie viesu vārtiem. Grieķu
kluba rezervis soliņš. Mihails Zizeļevs izpildījis stūra sitienu. Un 1-0! Lūk, cik negaidīti viss pavērsās. Uzbruka viesi, varēja gūt vārtus, bet stūra sitiens Zizeļeva izpildījumā neliela nesaprašanās, un Fedotovs gūst vārtus. Arī vārtsargs, protams, šajā situācijā kļūdījās. Skatāmies vēlreiz. Fedotovas sitiens ar galvu, bumba trāpa vārtu stabam, vārtsargam un ielido vārtu tīklā. Kāda starpība? Arī šādi vārti skaitās. Viens pret 0 Dinaburgas labā. Un 1-1. Ne minūte nepagāja, Nikolaidis panāk izlīdzinājumu. 1-1. Nepaspēja pat Dinaburga, kā nākas sapriecāties par šo savu vārtu guvumu. Starp citu, līdz šim tikai Sergejs Tarasovs bija guvis vārtus Dinaburgas labā Eiropas kausa izcīņā. Gara piespēle Nikolaidisam, un viņš tiek galā gan ar abiem aizsargiem, ar Glazovu Šmikovu, gan ar vārtsargu Spoli. 1-1 ļoti īsi bija prieki. Protams, 1-1 arī nav slikti pret AEK, bet Fedotovs, Karašausks iespēja sodlaukumā, un Kalidzakis spēr bumbu pēc iespējas tālāk. Tāls sitiens Isājeva izpildījumā neprecīzi. 1-1. Apmēram 10 minūtes, nedaudz mazāk līdz pirmā puslaika beigām. Zizeļevs, Isākovs. Un atkal Zizeļevs. Zaudēta bumba. Apmainījās abas komandas ar vārtu gūmiem, un atkal turpinās tas pats futbols, ko mēs redzējām arī iepriekšējās minūtēs. Atgādināšu jums, cienījamie futbola līdzteji, ka jums šovakar, stipri gan pavēlāk, būs iespēja redzēt arī Čempionu līgas spēļu apskatu, otrās kārtas spēļu apskatu grupās. Tā kā garš futbola vakars šodien Latvijas televīzijā. Un savukārt sestdien jums būs iespēja vērot Latvijas čempionāta spēli starp Skonto un Liepājas Metalurgu. Tie, kas nezin, tiem pateikšu vēl arī tādu ziņu, ka 11. oktobrī Latvijas televīzija tiešraidē translēs Latvijas izlases spēli Skotijā, pēdējo mūsu izlases spēli pasaules čempionāta atlases turnīrā. Tas būs 11. oktobrī. Bumba paliek laukumā. Grieķi izvērš atkal savu uzbrukumu. Kostis. Augumā neliels, ļoti ātrs, tehnisks uzbrucējs. Nu, visi grieķi futbolisti ir tehniski. Iespēja sodlaukumā. Šmikovs izspēr bumbu ārpus